Šajā namā katru rītu pirmie pie brokastīm tiek Kālītis, Maksis, Alise un Vudijs. Saimnieki pie brokastu galda sēžas vien tad, kad četrotne ir gardi pamielojusies. Īstenībā jau nav iespējams citādāk paēst, jo viņi vienkārši tā kā dara no mutes, es nevaru izturēt. Četrotnes saimnieces Linda un Spodra ir vienas no tām, kuras nespēja paiet garām nevienam nelaimē nonākušajiem. Arī Maksis, Alise un Kālis saviem iepriekšējiem saimniekiem bija kļuvuši lieki. Taču šajā namā viņi ir atraduši to, pēc kā ilgojas ik viens – ģimenes siltums un mīlestība. Šitais ir Vudijam, locītavām, puse no rīta, puse vakarā. Šitas ir vakarā Maksītim, ziveļa, priekšādas. Izglābt kādu nenozīmē tikai dot viņam mājas. Tā ir milzīga atbildība par šo radību visa viņa mūža garumā. 15 gadus vecajai Alisei ir veiktas vairākas operācijas, protezēta gūža, trahejā ievadīts stents. To uzzinot, dažiem šķiet, ka šīs pūles ir pārspīlētas, bet Spodra uzskata, ka savādāk nevar. Tas ir mūsu ģimenes loceklis, mēs par viņu rūpējamies. Man negribētos, ka mani bērni vecumdienās man ar ragaviņām aiziet uz mežu, kad es nevarēšu vairs paiet. Tā kā kādreiz bija paspektām. Cilvēki bieži atrunājas, ka viņiem ir pārāk mazs dzīvoklis, lai turētu suni, bet Spodra uzskata, ka īstenībā viņi baidās ziedot savu komfortu. Cilvēkiem ir jādalās ar savām vērtībām, jāpalīdz tiem, kas nevar pats sev palīdzēt. Ja? Viņš jau nav vainīgs, ka viņš piedzima par suni. Un es atkal neesmu tur kaut ko ļoti nopelnījis, ka es piedzimu par cilvēku. Ja? Man jāpalīdz kādam, kas nevar pats, ja es varu. Ja? Un pirmo suni mēs nopirkām spanieli, jo mums ļoti gribējās tieši spanieli. Ja? Bet tad, kad tu it kā esi apmierinājis to savu vēlmi pēc tieši tādu konkrētu draugu, tad tu noteikti vari palīdzēt kādam, kuram nav mājas. Ja? Un nekāda atšķirība nav. Tie kranči, viņi ir tikpat mīļi. Alise savulaik tika pārvesta no patvērsmes, kamēr Maksis pats atrada ceļu uz Spodras mājām. Pēdējais šim pulciņam ir pievienojies Kālītis. Ģimene viņu pārveda pēc tam, kad aizsaulē aizgāja viņu mīlulis Ķirbītis. Uzzinot Kālīša stāstu, Spodra nespēja palikt vienaldzīga. Simona viņu bija atradusi kastē iesiet, aizsietā kastē viņš bija pilnīgi izbadējies, viņš bija nočurājies kājas, viņam bija plikas bez spalvām, ja, tur viņš nevarēja pat nostāvēt kājās, kādā badā viņš nevarēja izliekt muguriņu, jo viņš bija tajā kastē kaut kādā gulējis. Pirmā Spodras tikšanās patvērsmē ar suņuku joprojām palikusi spilgtā atmiņā. Iznes viņu ārā klēpī, un man dod tā kā, ja, un tas suns no bailēm vienkārši apkakājās. Ja. Viņš bija tik ļoti tādā stresā, viņš tik ļoti neusticējās svešiem cilvēkiem. Es viņu paņēmu mašīnā, un mēs tur siltumā sēžam un runājamies, un viņš tā kā plastmas sunītis sastīns. Man viņu bija tik šausmīgi žēl, ja, kad es atbraucu mājās, un es tagad ar vīru tur sāku tur tā un šā, un viņš nekā. Lai gan Spodra vairs nemaz necerēja, notika vecgada vakara brīnums. Pēdējā vecā gada dienā mans vīrs bērniem pačukstēja klusiņām, lai viņi aizbrauc uz veikalu. Mammai saka, viņi brauc uz veikalu un aizbrauc uz Tukumu un atved to suni. Un pēcpusdienā man atved šo suni. Un es vienkārši draudāju. Tā bija tāda laime, ka tu saproti, ka viņam tagad ir mājas, viņam tagad viss ir kārtībā. Ja? Es biju vienkārši laimīga. Spodra uzskata, ja katrs no mums dotu mājas kaut vienam pasaulē noklīdušajam, tad pasaule kļūtu daudz labāka un bagātāka. Mēs esam vienkārši ļoti laimīgi. Pieņems dzīvnieks nes laimi. Es nezinu, kur es dzirdēju tādu teicienu. Kāds to ir izdomājis, varbūt vienkārši. Bet tā ir tā mazā laimīga. Ja? Tu kādam iedod mājas, viņš tev dod mīlestību, viņš tev sargā, ko viņš tev var dot.